Pirms 10 gadiem uz tālo Norvēģiju devās latviešu ģimene – Andris, viņa sieva Sigita un 8-gadīgais Helvijs, Andra Audžu dēls. Norvēģijā pāris sagaidīja savu pirmdzimto meitenīti Beatrisi Sirī. 2010. gada jūlijā traģisks nelaimes gadījums izpostīja Baltruņķu ģimenes dzīvi. Pēkšņi braucot kalnu virsotnē, nāca mums pretī, parādījās gaismas un tieši mūsu joslā. Un tur neko nevarēja izdarīt vairāk. Tad es sāku bļaut, vai kāds man dzird, aizmugurē pasažieri, vai arī man sieva, kas sēdēja pie stūres. Un tikai pēc kāda laika, pēc pāris minūtēm, atsaucās no aizmuguras viens mans draugs. Sigitas sirds pārstāja pukstēt slimnīcā. Šodien Andris neslēpj, ka toreiz bēdas ņēmušas virsroku pār visām dzīves vērtībām. Viņš sevi vainojas sievas nāvē, nav spējis sev piedot, kāpēc auto liktenīgajā naktī nestūrēja pats. Es neapzināti, vairāk domāju par sevi nekā par bērniem. Andris nepārtraukti strādājis, ņēmis virsstundas, lai tikai aizmirstos. Mājās nācis tikai tad, kad bērni jau gulējuši. Lai Andris nelaimē nebūtu viens, no Latvijas atbraukusi bojā gājušās Sigitas mamma. Protams, palīdzējuši arī Andra tuvinieki. Tad vienu dienu atnākot no darba mājās, man bērni vairs nebija. Bija izņemti no skolas un no bērndārza. Vietējais bērnu aizsardzības dienests, bērnus, kuri auguši kā brālis un māsa, aizveda vairāk nekā 100 kilometrus tālu no vienīgajiem tuvajiem cilvēkiem plašajā Norvēģijā. Dienests aktivizējies pēc Andra Audžu dēla Helvija uzvedības skolā. Puika bija apsaukājies, tādēļ izsaukts pie mācību iestādes vadības. Un tad viņš ir pateicis to, ka es jums iemācīju tādus vārdus, kurus es pat nemāku izteikt. Un tālāk viņam prasīja, ja viņš to tādus vārdus māca mājās, tad jau noteikti arī ir sit. Viņš galvu pakratot arī pateica, ka viņi arī sit mājās. Pārbaudīja, un eksperts atzina to, ka nav nekādas pazīmes, ka viņa bērni būtu sisti. Andrim tāpat nācās 4 mēnešus pavadīt Norvēģijas cietumā, lai arī sišanas fakts neapstiprinājās. Bērnus 2,5 gadus veco Beatrisi Sirī un 11-gadīgo Helviju ievietoja Audžu ģimenē. Praksē var noņemt no bērnu jebkuram. Neviens nav aizsargāts. Vienmēr atradīs kādam kādu punktu vai ne uz kādu punktu pamatu var noņemt. Un ja nevienu atradus kādu iemesls apauga meliem un to apstrīdēt, tos melus nav iespējams. Audžu vecāki interesēti vai ne tās lielas summas. Būtībā, ja tev ir 2 bērni, audžu bērni vai ne paņemt no bērnu vieniem, tev nav jāstrādā. Tu vari dzīvot mājā un pieskatīt bērnus un uzlabot savus dzīves apstākļus, būvēt māju vai pārbūvēt. Šobrīd Helvijs un Beatrisa dzīvo 2 dažādās Audžu ģimenēs. Jau gadiem notiek 2 tiesvedības par katru bērnu atsevišķi. Helvijam, kuram drīz jau būs 15 gadi, Latvijā dzīvo viņa īstais tēvs Helmuts, kurš aktīvi cīnās, lai dēls atgrieztos savā dzimtenē. Savukārt Andris cīnās par savu meitu Beatrisi Sirī. Latvija jau ir sasniegusi nepieciešamos paziņojumus, kas attiecās uz Helmuta lietu. To arī ir darījusi Latvijas vēstniecība Oslo, bet lietas tiks izskatītas Norvēģijas tiesā. Tas rada papildus grūtības Latvijas varas iestādēm darīt kaut ko vairāk, bet viņiem vajag izdarīt lielāku spiedienu uz Norvēģiju, lai atgrieztu bērnus vecākiem, tā palīdzot savas valsts pilsoņiem. Tā vēstniecības iesaiste līdz šim ir tā, kā es minēju, regulārā saziņa ar Norvēģijas bērnu aizsardzības iestādi, lai norādītu, ka ir jau pirmsākumos, ka nepieciešams arī izskatīt pārējos bērnu radiniekus, kā iespējams aizbildņus. Tāpat tās Norvēģijas pusē arī vairāk kārt tika norādīts, arī tika sniegta informācija par to, ka Latvijas iestādes un speciālisti spēja rūpēties arī par bērniem. Lofutēnas reģionālajā tiesā, kas atrodas aiz šīm durvīm, 6. janvārī vajadzēja notikt tiesvedībai, lai 14-gadīgā Helvija īstajam tēvam būtu iespēja bērnu atgriezt Latvijā. Tomēr tiesu atcēla uz nenoteiktu laiku. Neskatoties uz to, ka abiem bērniem ir Latvijas pilsonība, Beatrisa Sirī latviešu valodā vairs nesaprot ne vārdu. Savukārt Helvijs sevi sauc par īstu norvēģi.